liekas, visas koklis, kas ir Latvijā, tās ir taisītas Latvijas meistars, jo Lietuvā ir kanklis, jā, Igaunijā ir kanelis, Krievijā gūsi, jā, tā nav kokla. Līdzīgs viņš ļoti ir, bet nav viens un tas pats. Bišķi savādāk vizuāli izskatās un arī spēlē bišķi savādāk. Nu, lai uztaisītu vienu koklu, vajag kaut kāds 4-5 dienas, un materiāls ir sagatavots. Es domāju, ka jāmāk ir kaut kas vismaz jāmāk nospēlēt, kaut vai vienu melodiju vai divas, lai dzirdētu, kā skan, jo ja viņi neskan, jā, nu, tu jau nezini. Tu nevari arī parādīt, kā viņi darbojas, kā viņai jāskan ir. Man, piemēram, nav viņš iztiks avots, bet, nu, es zinu, bija Jansons Mārs, kādreiz tas bija tikai taisīja instruments, jā. Nu, pārējiem, ko es zinu, tos meistars, tas nav iztiks avots. Rūpnieciski ražo vijoles, ražo čeles, tā visu ražo rūpnieciski, bet vai tas ir tas, kurš grib, jā, nu, ar roku taisīt katrai savādāk sanāk tā. Mēs zemā taisījām tās koklas, un Anda Hābela bija viena taisīja. Viņa bija tik priecīga, viņa saka, tik skanīgi kokla viņai nav bijusi rokās, kā viņa pati ir uztaisījusi. Jā, un galvenais jau tas tev paši taisītais tas ir, tas instruments. Tas jau ir svarīgi, man liekas, kad kādreiz cilvēks katrs taisīja priekš sevis to instrumentu, ne jau. Tāpēc, ja viņi ir katrs savādāk, katrs skan savādāk, viņš ar sevi ieliek iekšā daļiņu tajā koklā. Nu, es esmu uztaisījis kādas 8-9 koklus. Vienkārši tas koks uzrunā. Es varbūt neesmu tipisks meistars, neesmu muzikants, jā, bet man pasaka priekšā pats tas dēlis vai tas kokgabals, ko es paņemu rokā, man ir pasaka, kāda viņai jāizskatās. Un es labāk patīk, ka es kaut ko taisu, tad jau konkrētam cilvēkam, es zinu, ka taisu priekš viņa. Un tad viņš sanāk, nu, tāds kā tas cilvēks. Kā es nonācu līdz koklē? Es esmu vispār mežsargs pēc izglītības. Bet, nu, draugs man, Jansons Mārs, ja, kas ir meistars instrumenti, viens no tādiem populāriem Latvijā. Viņš taisīja instrumentus, nu, es gribu, man meitas gribēja koklus. Nu, labi. Es saku, bet tev pašam, brauc pie manis taisīsi. Nu, labi, kas man? Brauc pie Māra taisīt kokli. Pirmo parādīja, kas jādara, tad to lielumu, nu, pārējais jau tagad. Nekā jau sarežģīti te nav. Paņem dēli, uzzīmē formu, izgreb vidu, nu, tad plānāk dēlīt. Pa virsu novirpo tapas un uzvelc stīgas un gatavu kokli. Es domāju, ka jebkuram amatniekam ir īpašs domu gājiens vajadzīgs. Vismaz pie mums. Vācijā tu ieeji veikalā, tu paņem visādas jau gatavus, savirpots, sagrieztus pigoriņus, saver kopā, un tas skaitās roku darbs. Jā. Arī koklu te var, es viņu grebu ar kaltu. Ar kaltu apstrādāju. Ir jau meistari nozāģē, vienu malu, otru malu var nozāģēt, var ar frēzi izfrēzēt vidu. Man liekas, ka tādai kaltu grieztā ir savu dvēseli, savādāk dvēselīti un savādāk arī skan viņa. Ne tikai tāpēc, ja, ka viņa ir tāda, arī tīri fiziski griežot to koku, viņš saspiežās un tā šķiedras aiziet ciet, ja, tad viņš savādāk uzvedās. Ne tikai to, kad nu, tādu, nu, savu tādu domu ieliek iekšā, ja, tajā visā instrumentā, bet arī tādu.
Protams, tā ir ilgāk. Ja. Vajag 4-5 dienas, lai uztaisītu kokli, ja tur ar frēzi, tur vajag 2 dienas, varbūt, vai pietiek. Nē, es provējis.